Šodien esmu ieradies Pūrē. Kāds tam ir iemesls? Dosimies noskaidrot. Labdien! Labdien, Kaspar! Šobrīd mēs esam Pūrē, kas ir viens no dārziem, objektiem mūsu projektām, kurā mēs pētam tālespējas tehnoloģijas. Un šodien kopā ar mani ir mani kolēģi, kuri noteikti pastāstīs vairāk par šī projekta aktivitātēm. Čau, čau, čau! Lai man un skatītājiem būtu skaidrs, vēlos noskaidrot, ko tad īsti nozīmē tālespēja. Nu, Kaspar, tātad tālespēja būtībā ir metode, ar kuras palīdzību var iegūt datus gan no augšas, gan arī no sāniem. Cilvēkam klāt neesot. Ja mēs skatāmies, kas ir tālespēja, tātad būtībā datus mēs iegūstam gan no satelītiem, gan var arī no lidmašīnām iegūt. Nu jau ir ienākušas jaunās tehnoloģijas, ja bezpilota gaisa kuģi, tā sauktie droni. Arī ar dronu palīdzību, tad mēs iegūstam datus par šo augļu dārzu. Bet par to vairāk pastāstīs kolēģi. Oho, Mārtiņ, es skatos, ka šī tad ir viena no tehnoloģijām, kur izmanto augļu dārzu novērtēšanā, vai ne? Jā, taisnība. Un šis ir drons? Jā, tas ir drons. Ar viņu mēs ceļamies gaisā, aplidojam augļu dārzu, safotografējam bildes. Tālāk jau datorā un no augšas varam skatīties bildēs, vai tas koks ir vesels, dzeltens, zaļš, zils un kāds viņš ir, ko viņš dara, kāpēc viņām aug augļi vai neaug augļi. Jā. Nu, es esmu redzējis savā dzīvē dažādas drons, un šis ir tāds milzīgs drons. Vai mums būs arī šodien iespēja viņu palaist un paskatīties reāli uz šiem augļu dārziem? Tieši tāpēc mēs esam šeit. Okay. Laižam vaļā. Ok, laižam! Es gribētu noskaidrot, kādas priekšrocības sniedz šīs tālespējas tehnoloģijas. Tās priekšrocības ir tādas, ka mēs jebko vai gandrīz jebko, kas notiek šeit uz zemes, varam redzēt attālināt un mums klāt tur nesot. Tai pašā laikā klasiskā mērniecība vai ģeodēzija nekur nav pazudusi. Un šīs tehnoloģijas vienu otru ļoti labi papildina. Un raugi, šeit arī pie šī projekta mums ir ierīkot ģeodēziskais punkts, kam ir dotas koordinātas. Mums ir gan X, gan Y, kā tas ir ģeometrijā vai ģeodēzijā un arī augstums. Veicot šīs tālespējas tehnoloģija vai drona filmēšanas ir vairāk materiāli, viens materiāls, otrs materiāls, trešais materiāls, ceturtais. Un pielietojot šo koordinātu vai šādu punktu, šeit ir vairāki, šos attēlus mēs varam vienu uz otru precīzi savietot. Sapratu, jā. Un ja viņi ir precīzi savietot, mums katra ābelīte ir savā vietā visos attēlos vienlaikus. Tā pašā laikā tas ir skaidri sasniedzami un domāju, ka turpmāk nākotnē nepārāk lielām naudiņām tādu varēs ierīkot arī mūsu augļkopi savos augļu dārzos, lai iegūt pēc iespējas labāku ražu. Es esmu dzirdējis, ka šādus punktus sauc par reperiem. Tuvīni, raugi, viņi nemiksē plates, viņi nav reperi, viņš ir repers. Tad ir repers. Šis punkts, dāmas un kungi, ir repers. Kā šīs tehnoloģijas ietekmē dārza ilgtspējību? Raugi, Kaspar, vārds ilgtspēja nepārāk sen ir parādījies mūsu valodā, sarunu valodā un tā tālāk un tā joprojām. Tātad šīs tehnoloģijas mums dod to, ka mēs varam veikt šo dārzu filmēšanu. Šomēnes, pēc mēneša, pēc 2, pēc 3, tad, kad ir attiecīgie laika apstākļi. Tālāk mēs no šiem materiāliem, no šiem datiem varam iegūt rezultātu, ko varam analizēt un pētīt, kā attīstās šis dārzs. Lūk, un galu galā no šī materiāla mēs varam spriest par šī dārza produktivitāti, cik viņš dos augļus, cik daudz ābolīšus un līdz ar to, cik daudz naudiņa makā būs tam, kam šis dārzs pieder. Ar droniem mēs varam ļoti operatīvi noteikt, kurā vietiņā dārzā ir kāda slimība, kur kukainis, vai kur iemaldies mežzvērs, ko ir apskādējis, kas ir grūti mums ejot pa dārzu un šādi mūsu atsauksmā skatoties.
Nu jā, jo arī, ja pieņemsim, man būtu jāizstaigā viss šis augļu dārzs, cik tas stundas man paņemtu. Bet ir forši no augšas nofotografē, un tad tu analizējot šos datus, iegūst šo vērtīgo informāciju, vai ne? Viennozīmīgi, un šī projekta ietvarās tas tiek arī pētīts un tālāk izdarīt secinājumi. Nu, viens no tiem jau ir viennozīmīgi, ka šie pētījumi ir jāturpina, jāskat, kāds ir rezultāts un jāanalizē, un lai būtu tas lielāks ieguldījums tiem, kas ar augļu dārziem, ar augu kopību nodarbojas mūsu valstī. Jolanta, es gribētu noskaidrot, kur vēl šīs tehnoloģijas izmanto? Šīs tehnoloģijas patiesībā jau mūsdienās ir mērnieka labākais draugs. Jo mēs šīs tehnoloģijas varam izmantot, lai paceļot dronu, tāpat kā šeit, augļu dārzos, tikai, teiksim, citos objektos kā ceļi, nofotografētu, datorā kopā skaisti saliktu un izzīmētu šo situāciju, kāda viņi ir. Šādā veidā mēs varam ietaupīt mērnieka darba laiku ārā. Jā, teiksim, gara ceļa filmēšana mums aizņem 2 stundas, mērnieks 4 stundās datus apstrādā, un plāniņš, kāds mums ir nepieciešams, ir gatavs 6 stundās. Jā, mērniekam tas būtu jāiet tikai un vienīgi ar kājām mērot, tur būtu vairākas dienas. Tā kā mūsdienu tehnoloģijas, ir īpaši šīs, arvien straujāk nāk iekšā mērniecības nozarē. Varbūt tu vari ieskicēt, kāda ir tā potenciālā attīstība šai jomai? Katru gadu tehnoloģijas arvien vairāk attīstās. Līdz ar to viņas aizvien vairāk un vairāk ienāks mūsu ikdienā. Un es domāju, ka potenciāls jaunākajām tehnoloģijām ir ļoti, ļoti liels. Ne tikai šādu veidu darbiņos, bet arī pavisam citādākos. Super. Paldies. Šodien ir lielisks pierādījums tam, ka tehnoloģijas pārņem ne tikai mūsu privātās dzīves, bet pārņem arī augļu dārzus. Nu tad tā, draugi, būsim soli priekšā? Jau esam! Gatavo zaļi sadarbībā ar Krodziņu pie brāļa. Nu, ko man šķiet, šis varētu būt perfekts spots, kur mums varētu būt pikniks. Kā tev šķiet? Jā, tieši tā, ļoti laba vieta. Ejam, dodamies! Mīļie skatītāji, ir perfekts laiks, lai dotos ārā pie dabas, un šodien mēs ar Dainu esam brīnišķīgi skaistā vietā, lai kaut ko īpašu svētkiem pagatavotu. Un kas ir tā lieta, ko mēs šodien gatavosim? Šī lieta būs, kas dabai tieši sadarās. Tas ir ugunskurs, Jā. Un sekojuši vārīsim zupu. Nu tad aiziet sākam, vai ne? Sākumā ņemsim kartupelīšus, sagriezīsim vienkārši kubiciņos. Tālāk ņemam sīpols, ņem sīpoliņu, arī tāpat paņem uz pusītēm un nelielos tādu kā kubiciņos sagriežam. Tagad ņemsim marinēto gurķi. Un tagad mēs ņemsimies pie gaļas produktiņiem. Piemēram, pusi no šitā te es sev iedošu, pusi tev, pusi man. Un neatņemam sastāvdaļā. Desiņas. Desiņas, mednieku desiņas. Tos var vienkārši riņķīšos sagriezt. Tā, katliņā ieliksim linsēku leļu. Un liec. Opā, ir. Lai tas viss nepiedeg, visu maisīsim. Ir. Un nākamā fāzīte mēs liksim klāt tomātu mērci. Pusburciņu ielej vienkārši iekšā un tad atkal apmaisīsim. Un lai mazliet patsapats tas viss. Ieliksim tā lipītpadiņus. Tagad es piegriezīšu arī klāto vēl burkāniņu. Pievienojam burkāniņu vēl klāt.
Lai top! Tadā, zupa ir gatava! Kas vēl pietrūkst? Zaļumi, kurus mēs sagriezīsim lociņi, petersīļi, pēc tam vēl citronu suliņu iespiedīsim iekšā. Sākam griezt lociņus. Sagriežam petersīļus. Un atkal visu paņemam pārmaisam. Pārmaisīts ir. Tātad pats pēdējais, kas mums vajadzīgs, ir citrons. Iedur iekšā. Un šī tā te spiežam citronu suliņā. Jā. Ļoti jauki. Gatavs. Tā. Un tagad mēs visu to ieliesim zupiņu. Nu tad, priekā, Priekā. lai labi garšo. Un jums, mīļie skatītāji, priecīgus svētkus un baudam brīnišķīgo dabu. Aiziet! Aiziet. Kas var būt labāks par šo? Jau otro reizi šajā sezonā cīmojies pie saviem draugiem Liepājas pusē. Sveiks! 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 Prieks redzēt tevi mūsu uzņēmumā Liepājas RAS reģiona atkrituma apsaimniekošanas centrā, kur mēs nodarbojamies gan ar vidas apziņas veidošanu, mācām, kā domāt zaļi, kā darīt zaļi, vidas izglītība, atkritumu šķirošana, pārstrāde, atgriešana tautsaimniecībā. Tie visi ir mūsu darbības virzieni, par kuriem mēs te varam stāstīt un stāstīsim. Par mūsu darbošanās ilgtspējas jomā un to, ko mēs esam sasnieguši, te var redzēt mūsu ordeņus jau, kurus mēs jau daudzus gadus esam pelnījuši, sākot no bronzas līdz platīnam. Bet vairāk par ilgtspējas indeksu, par to, ko mēs darām šī jomā, pastāstīs man kolēģi Ines. Lūdzu. Sveikam! Prieks iepazīties! Vēlos noskaidrot, kādas tad ir Liepājas RAS uzņēmuma vērtības. Mūsu vērtības ir mūsu darbinieki. Savā ziņā liekas banāli un vienkārši, toties savā būtībā ļoti pamatīgi, jo mūsu darbinieki, viņu profesionalitāte, viņu motivācija, viņu lojalitāte mums ļauj sasniegt to, kur mēs esam, un arī noturēt to. Par darbiniekiem ir jārūpējas. Un jārūpējas ne tikai skaistos vārdos runājot, bet arī radīt, veidot risinājumus, kas ir balstīti viņu vajadzībās. Pieņemsim ģimenēm ar bērniem, vecākiem dot iespēju dažādiem papildus atvaļinājumiem, dažādām brīvdienām, iesaistīt mūsu darbiniekus un viņu ģimenes mūsu projektos, mūsu iniciatīvās, piemēram, kā pasākums mūsu bērnu darbā, kur reizi gadā vasarā sabrauc gan darbinieku bērni, gan mazbērni. Mēs kopā stādam ābeles un ogulājus, un pēc dažiem gadiem mēs novācam pilnas grozes ar āboliem. Un tā ir ilgtspēja. Un es skatos, ka jūs arī tādi fiziski aktīvi. Pamanīju tāfelītēm soļus jūs skaitat un esat izveidojuši komandas. Tas arī man liekas ļoti interesanti. Varbūt varat nedaudz pastāstīt par to projektu. Šis ir nebijis projekts. Pirmo reizi uzņēmumu jau 23 gadu vēsturē, ka mēs vēlamies vēl vairāk saliedēt, vēl vairāk samiksēt mūsu kolēģis, jo zināms, ka darbinieku dažādība un izpratni par darbinieku dažādību arī ir ļoti vērtīgs veids, instruments, kā strādāt labāk, kā kopā arī sadarboties, dzīvot labāk. Nu, lūk. Un šogad izlēmām pusgadu garumā, pietiekami ilgs laiks, lai nostiprinātu paradumus, lai saprastu, kā savstarpēji var sadarboties, samiksējot kolēģus, izvēles kārtībā 9 komandas cīnās par to, kura būs nostaigājusi pusgadu garumā lielāko attālumu. Tik forši, ka jūs rūpējaties arī šādā veidā par veselību. Ko jums nozīmē korporatīvā atbildība? Korporatīvā atbildība mūsu uzņēmumā ir veids, kā mēs darām noteiktas lietas, kā mēs skatāmies uz noteiktām lietām. Tie ir mūsu darbinieki, skatīties plašāk, nevis tikai tik, cik likums prasa. Tā ir apkārtējā vide,
tieši tāpat, skatīties plašāk, domāt vairāk, darīt vairāk. Tā ir vietējā kopiena, iedzīvotāji iesaist mūsu vides izglītības centieni un piedāvājums, ko mēs nodrošinām ikvienam. Mūsu reģionu, es pat teiktu Latvijas un sabiedrības iedzīvotāji, jo īpaši pieņemsim muzeja naktī, kur piedāvājam iespējams autentiskākā muzeja apmeklējumu, kur viens no tādiem vērtīgākiem eksponātiem ir Jāņa Beltas glezna, kas tika atrasta šeit pat atkritumu kalnā restaurēta, un šovasar pat pabija Mazirbē sava autora mājās. Tādēļ nenovērtēto lietu muzejs ir vēl viens labs iemesls, lai iegrieztos Liepājas rasi. Nenovērtēto lietu muzejs izklausās ļoti interesanti. Vai man arī būs iespēja aplūkot to? Jā, protams, dodamies. Dodamies. Šī glezna ir viens no vērtīgākajiem muzeja eksponātiem, taču daudz un citu vērtīgu muzeja eksponātu būs otrā stāva muzejā, kur tev sagaidīs mani kolēģi. Milzīgs paldies un bija prieks iepazīties. Jā, tātad šis ir nenovērtēto lietu muzejs. Wow! Un tad šīs te visas lietas, cik es saprotu, ir atrastas atkritumos, vai ne? Pareizi, jā. Šī darbinieka iniciatīva laika gaitā vienkārši cilvēki šeit ievēroja to, ka tiek izmestas labas un neparastas un interesantas lietas. Un radās tā doma, ka šīs vēsturiskās vērtības varētu saglabāt, lai arī citi redz un arī aizdomātos par to, ko mēs izmetam ārā. Es skatos, ka šī te rotaļlieta man arī kādreiz ir bijusi. Un es nezinu, kur viņi ir pazudus. Varbūt viņi ir nonākuši šeit, kas to zina. Jā, bet ļoti interesanti. Un tad varbūt pastāst, kur ir tā pati pirmā lieta, kas vispār visu šo te muzeju aizsāk. Pirmā lieta būs šī lāde, kas mums ir parādījusies šeit. Gan drīz traktors pārbrauc pāri tai lādē, bet darbinieki to ievēroja un apturēja traktoru un atved uz muzeju. Bet tad īsto muzejs nebija, bet tā viņš laika gaitā radās, jo mēs šīs lietas šeit turpinājām vākt. Tad saprotu, ka šī ir tā pirmā lieta. Varbūt tu vari atklāt, kur tad ir tā pēdējā atrastā lieta. Pēdējā lieta ir šeit. Tas ir matu fēns. Tāds aizvēsturiskais matu fēns. Es domāju, vismaz 50 gadi. Man tā vismaz šķiet. Wow. Man ļoti interesē, cik gadu laikā šīs te visas lietas tika savāktas šeit. Tātad šis muzejs pastāv kopš 2013. gada, līdz ar to vairāk kā 10 gadu laikā. Un uz muzeju var nākt pilnīgi ik viens? Jā, jo muzeja apmeklējums ir bez maksas, par to nav jāmaksā, bet ir iespēja cilvēkiem atstāt ziedojumu Centram Marta, ar ko mēs sadarbojamies. Centrs Marta strādā ar sievietēm, kas cietuši no vardarbības, un mēs vēlamies šo iniciatīvu atbalstīt ar muzeju. Cik jauki. Super. Varbūt ir kaut kādas lietas šeit, kuras ir tāds ļoti interesants un kuras tev pašai patīk vai kuras ļoti uzrunā. Piemēram, šīs kurpes, ražotas Liepājā. Tas iekšā pat rakstīts. Jaunas. Kurš tāds met ārā? Kurš tos met ārā? Šie jautājumi mums galvā ir ļoti bieži. Jā, šis ir interesanti. Es skatos, man ļoti interesanti liekas, kurš met ārā trofejas, pieņemsim. Paskaties, kur te ir Jēkaba Kross, 2015. gads, pirmā vieta 5. grupā. Un vēl cilvēki tādas lietas met ārā, interesanti. Jā, jo tas liekas diezgan neparasti. Mēs katrs ejam uz saviem sasniegumiem un pat tādas lietas izmantojam. Jā, un plašu atskaņoties. Un es jau pamanīju, kaut kur bija arī platas. Wow, telefons. Šis gan stilīgs telefons. Paskatieties, caurspīdīgs. Tu var redzēt visu iekšā. Varbūt viņš ir saplījis, un tāpēc varbūt cilvēks izmet. Bet vienmēr jau var salabot. Halo! Es jūs nedzirdu. Halo! Okay. Kā tev šķiet, kas ir šis? Kāds masieris? Vai kas tas ir? Jā, tas ir masāžas aparāts. Bet ir labi. Ir tiešām labi, ir spēcīgi. Es skatos, ka ļoti daudz ir visādāk mūzikas instrumenti. Ir interesanti, ka cilvēki arī tādas lietas met ārā, jo mūzikas instruments vienmēr var salabot arī. Un runājot arī par mūziku un vispār kā mākslu kā tādu, mums tiek atvesti un izmest dažādi mākslas darbi. Piemēram, šī ir Emas Marhilēvičas glezna, Ulda Marhilēviča māmas glezna. Un šis ir Oto Tīliņš, arī latviešu mākslinieks. Un tomēr šīs lietas nav pie sienas mājās kādam, bet tikuši izmests. Tagad viņas ir šeit. Un izsolēs tādas lietas, mīļie. Cik tās maksā? Īstenībā diezgan padārgi. Wow. Nē, esmu vienkārši ļoti liels Emīlijas Benjamins fans, un kur ir atpūtas viņas laikraksts, ar ko viņa palika ļoti populāri, jo tur parādījās pirmās ilustrācijas.
Šī taču ir vēsture. Šī ir Latvijas vēsture. Paskatās, tur ir vesela kaudze. Nu labi, bet visas šīs lietas, un tad, kad viņas jūs atrodat, jūs viņas kaut kā apstrādājat, nomazgājat, notīrat, un tad viņas nonāk šeit, vai viņas uzreiz kā protams, ir tā nes? Ka mēs viņus notīram, mēs viņus sapucējam. Ja kādreiz vajag, mēs arī kaut ko mazliet sataisam. Piemēram, mums ir tur mazs strūkli, ko mēs ar kolēģi kopā sataisījām, lai viņi darbotos. Okay. Ja cilvēkiem vēl pēc nostalģijas ir iespēja pasmaržot šīs smaržas, viņas joprojām smaržo. Šitā man omīts smaržoja. Man īstenībā esmu tāds cilvēks, es pēc smaržas reiz atgriežos kaut kādās atmiņās bērnībā, un šita atgriezos ritīgi bērnībā. Un tā ir tā biežākā atsauksme, ko cilvēki pasaka, kad viņas pasmaržo šīs smaržas. Ka tā ir tāda bērnības smarža, vai arī smaržo pēc māmiņas. Šitas bija laukos. Mana omīts mamma. Šitā ritīgi smaržoja māja. Viņam, laikam, varbūt tam šīm smaržām arī smaržojās. Tiešām ļoti atmiņā ir. Tātad, jā, muzejā stāv dažādas senas neprastas lietas, bet tā var atrast vēl kaut kādu pielietojumu. Piemēram, var uztaisīt spēli. Desu spēli. Vēlies spēlēt? Pavisam noteikti. Krūzītes vai šķīvīšus? Es tieši ar šķīvīšiem. Un šī arī atrast, vai ne? Jā. Tad sāc pirmā. Labi. Nu jā, protams, šis ir ļoti gudrs gājiens. Es arī to parasti izvēlētos, jūs iet pirmais. Labi. Draudzību uzvar. Milzīgs paldies jums par jauko uzņemšanu. Es tik tiešām novēlu jūsu uzņēmumam turpināt zelt un plaukt un nākotnē iegūt vēl lielākus platīna apbalvojumus. Bet jums, mīļie skatītāji, mēs vēlamies novēlēt pavisam vienu. Domā zaļi, dari zaļi! Finanšu eksperts sadarbībā ar Luminor banku. Arvien biežāk kredīti iestādes pievērš uzmanību ne tikai klientiem, ko tās finansē, bet arī projektiem. Līdz ar to klimata jautājums kļūst arvien aktuālāks. Arī bankas izvērš ļoti nopietnu anketēšanu ilgtspējas jautājumos. Jautājumi, kas skar ietekmi uz vidi, ietekmi uz sabiedrību un, protams, arī uz emisijas kvotām. Emisijas kvotas tas nozīmē izmešu daudzums, ko patērē saražojot produkciju. Līdz ar to klientiem ir jābūt gataviem sniegt precīzas atbildes, kādā veidā attiecīgi šie jautājumi tiek ieviesti dzīvē. Kredīta iestāde pamatā sagaida no klientiem skaidru plānu un vīziju, kādā veidā šīs lietas īstenot dzīvē. Tie var būt arī ne lieli plāni, bet mazi soļi pareizajā virzienā. Tas, ko mēs šobrīd novērojam, kad arī atsevišķiem lieliem klientiem, kas ir eksporta vērsti, darbā tiek pieņemti cilvēki, kas sagatavo stratēģiju, politikas, kādā veidā šo ieviest dzīvē. Pagājušais gads bija pavērsiena punkts tieši zaļās enerģijas jomā. Daudz uzņēmēji meklēja alternatīvas. Tas, ko mēs novērojam, kad ilgtspējas jautājumi ir ļoti būtiski tieši ārvalstu investoriem, kas vēlas investēt Latvijas uzņēmumos. Tāpat arī uzņēmumos, kas ir vērsti uz eksporta tirgiem. Veicot aptaujas starp Baltijas uzņēmējiem, mēs secinām, ka ilgtspējas jautājumi kļūst arvien aktuālāk starp daudziem uzņēmējiem un kļūst arvien mazāk to, kas par šiem nav dzirdējis pilnīgi neko. All you need, all you need, all you need. All you need, all you need, all you need. All you need, all you need, all you need, all you need is a phone. All you need, all you need, all you need, all you need is a phone. Maksājuma termināls tavam biznesam tagad pieejams arī telefonā. Saņem maksājumus no klientiem bez papildu maksas līdz gada beigām. Uzzini vairāk Luminor LV. Luminor.